Jūties tāds baigais slavenais? Kā tev skolā, rekuritas? Nē, tā jau vēl nav. Jo klasē, Talsos vēl filma nav bijusi. Bet... Nu, klasbiedri tagad zina. Protams, ka viņi zina, viņa jau bijusi pirmizrāde. Ko viņi teica par pirmizrādi? Pirmizrāde viņiem esot patikusi. Tas sākums. Nu, parādi, kā tur. Kā, nu šis ir sākums, un tad es viņu ielieku aprātā un pa vienam kadriņam projicēju uz aparātu, un tas rādās lielāka ekrāna, tad es uz katru kadriņu, es kaut ko pasaku, kas tur ir domāts. Katru reizi es vienādi runāju, es runāju tā, kā man sanākas, apmēram līdzīgi tu tekstu, un katru reizi nedaudz improvizēju. Cik ilgs laiks pagāja, kamēr tu šito uztaisīji? Šito es taisīju, jo viņi dokumentēšu tās filmas taisīšanu, šo filmu es sāku apmēram jūlijā, kaut kur jūlija sākumā, un tā apmēram līdz kādam novembrim taisīju, jo viņi pa daļām brauc tie filmētā un filmē visu, bez apstājas, kā es tāju šo filmu. Sākumā es tās papīra filmiņas sāku taisīt tikai tāds interesanti, un tāds aizrautības, es gribēju redzēt, vai es pats, un tur kaut ko, bet beigās jau man tas tā iepatikās, un es sāku, un tagad, jā, noteikti. Man tas ļoti saista vispār filmas kā tādas. Tu esi pats skatīties? Es domāju, ka jā, es aiziešu vēlreiz. Gribās vēlreiz redzēt, jā? Jā, es tā aiziešu tā parasti skatītājs. Redzēs, kas ir, ko darīs. Tas forši izskatīsies. Es tā iešu tur iekšā. Jā, protams, par to prasīs naudu. Ja tā filma būs bez maksas, tad jau nekāds prieks nebūs. Bet ja tas maksās naudu, tā kā parastā filma, tad vispār jūs ļoti interesanti. Kā visiem prasīs naudu, es tā eju iekšā. Un es, protams, paņemšu arī biļetē naudu līdzi, tā kā parasti skatītājs. Bet es gribēšu redzēt, vai viņi prasīs vai neprasīs. Man bija kā 10 gadi, man visas amerikāņu filmas, tīpaši tās, kam bija cenas likāt baigās aizliegt, tās augus, un viņas principā skatījos. Jo es nedrīkstēju skatīties, viņas skatījos, jo tas bija aizliegtais augus, piemēram, šausmu filmas līdz 14 gadiem. Viss skatījos, kāds prieks man tagad no viņām. Es visu varu redzēt, man tas nekādu interesi vairs neizraisa. Jā. 9. es turpināšu iet vidusskolā, tad es domāju, es iestāšos kultūras akadēmijā. No sākuma varētu izmēģināt par aktieru, stāšos abās vietās, gan par aktieru, gan par režisoru. Nu, un kurā es tikšu iekšā tajās, jo aktieros daudz grūtāk tikt, jo tur, protams, tā jau arī loģiski varētu būt, jo tur daudz vairāk pretendēt. Bet režisors būs man galvenā nodarbošanā. Man jau arī saist aktierspēli, jo savās jaunākajās veidotajās, uzfilmētajās jau filmās arī pats tēlo, man tas vienkārši, šis kino process, viss tas man aizrauja. Tur man bija mākslīgās asins speciāli. Var nopirkt veikalā, tas gan Rīgā jāpērk, bet var nopirkt speciālas mākslīgās asins. Te es pats brūvēju asins, jo nevar tā jo viena tā buģiņa maksā 2 latus, taču nevar uzlikt uz vēl arī īstās asins. Šeit man bija tās pašas brūvētās, un šeit mutēs likt tāds veikalā pirktās. Un tur bija zīmoltinti, tuša kaut kādu. Tad es taisīju no tām odziņām dekoratīvām. Manās filmās pārsvarā tālu gan klases biedri, no citām klasēm, pārsvarā skolas biedri. Viņi tādi atsaucīgi? Protams. Ko maksāt jūs netaisos viņiem? Kā maksāt? Viņi taču nav profesionāli aktieri. Man jāmaksā tādiem. Bet viņi nāk? Bet, protams, ka nāk. Ko tad viņi darīs? Man jāmaksā par viņiem. Viņi varbūt tēlo normāli, varbūt viņi tēlo tā kā profesionāli. Nē, es neko neteiktu, ja viņi tēlot ideāli. Viņi ir 3. reizi perfekti notēlot, un vēl viņi būtu iemācījušies scenāriju no galvas un lēkā ierastos filmēšanas sagatavojušies. Visās filmās tās, kuras uzņem pavasari, uznāk tāds filmu krīzes, kā es mēdzu pats viņas devē. Tā, ka vispār, es vairs nefilmēšos. Labi, es tad arī nefilmēju filmu, tad kāda jēgas bija ieguldīt darbu. Labi, es dzēšu visu ārā. Un tad tā. Labi, es arī nefilmēšos, man jau nevajag. Un tā mēs pasakām, izdzēsīs ārā nākamajā dienā. Nāks pafilmēties, jā? Labi. Kādu jēgu man uzņemt filmēs, par to neko nedabū. Tagad darījums. Jā, forši. Man ir 3 veidi pārdošanas iespējas. Viena ir parauga versija, tos par brīvais sūdu, bet tā tik sliktās, viņa speciāli uztais sliktā kvalitātē, lai tas būtu tikai kā paraugs filmā. Tur ir lieliem burtiem pa vidu paraugs uzrakstīts, ļoti pikselēni un speciāli uztais tā, lai skaņa atpaliek, lai nebūtu baudām tā filma, bet tas ir tikai kā tāds izziņas materiāls, kāda tā filma būs. Otrā versija, labi, es nesaukšu, kas tajās versijās ir, bet man 3 veidi versijas, katra ar vien labāk. Un tā es iekasēju par savām filmiņām naudu. Cik tu iekasē? Cik tu prasi par filmu? Lielākā versija, super DVD, 2 diski izlasa ar maniem komentāriem, aktieru komentāriem, trailerīšiem, visiem papildus pielikumiem un vienāds kā filma. Tas man maksā 4 lati.
Un tad ir viena diskusija, pilnīgi papīra vāciņām, bez nekādiem noformējumiem, ar copy protection un visiem tiem. Un tas maksā par lats 50. Protams, es ar to pirmo disku, kas par lats 50, kuram nekā nav tikai disks, uzvedinu skatītā, lai viņš pirkt to par 4 latiem, jo tur viss iespējamais. Protams, ka... Tad jau tev tā biznesmeņa domāšana. Bet, protams. Nav jāskat, bet tur jau nevajag tāds matemātikas zināšanas. Algebra, fuj, kas tur ir? Kaut kāds skaitlīši jātaisa, pilnīgi kaut kā teorētiski tas viss tur notiek. Bet priekš režisori jau tas arī noderēs. Kur tas noderēs? Man tas nenoderēs. Lai es aprēķinātu, es zinu, polinoms, šitās te kvadrātrioms, blablabla. Es visu to jau aizmetu, man viss tas seju putrāt, kad man tas jāmāt. Kāda domā naudai dzīvē liela nozīme? Es domāju, ka ir liela nozīme vismaz mūsdienās. Ja tu to naudu iztērē savam hobijam, nevis tāpēc, lai tev vienkārši būtu vairāk naudas un lepni dzīvot, bet ja tu iztērē to savam hobijam un ja tikai to naudu tērē tam, kam viņi ir vajadzīgs, skatu, tam ir ļoti liela nozīme dzīvē, bet ja tev viņi ir par daudz un tu viņu vairs nezini, ko likt, un tu arī nevienam viņu nedod, nevienam neziedo neko, tu tikai sev viss vāc sev, tad arī nauda kalpo par ļoti sliktu. Kāds vēl aizraušanās tev? Galvenais špērniņš, tas mopēts Rīga 13. Tas man ļoti aizrauj. Cik tev tad viens tāds? Jā, man ir šeit, jā, bet es viņu gribu atrestaurēt pilnīgi oriģināli. Tieši tur jau tas foršums, es viņu dabūju no viena savu klasbiedru pilnīgi sliktā kārtībā. Viņš bija pilnīgi pārkrāsots, sadeformēts, un es viņu savēc jau tādā kārtībā, kā viņu jau smuks riktīgi izskatās. Bet, man vēl ir tās dekoratīvās detaļiņas, visas plastmasiņas, gumiņas, kas viņam kādreiz, un bez tām es uzskatu, viņš nav pilnīgs, un es ar viņu nebraukšu, kamēr es viņas nedabūšu. Es klasē esmu tāds, es esmu vienkārši neitrāls. Man nepatīk neviena kopēc, un tāpēc cenšos būt savādāks. Vienalga, kā, ja arī man iznāk, tad to es neuzskatu par plaģiātismu. Es daru visu to, kā es to uztveru un kā man tas liekas. Un es neskatos nevienam ne pa kreisi un necenšos tur tā kopēt visu. Man nepatīk sev vērtēt, jo man tas... Kāpēc? Nepatīk man tas. Citlā man vērtē, bet es pats sevi nevērtēju. Tas man vienkārši nepatīk. Tas ir no kaut kāda raksturiezīmē atkarīgs, no kautrības vai no kaut kā... Es nezinu. Vienkārši tas man tā ir. Es sevi nekad nevērtēju un par sevi neko nelielu, jo es uzskatu, ka tas man padara tikai muļķi lomā un ka tas vēl atņem man visu to. Jo es daru tā, kā es daru, un neskatos ne pa labi, ne pa kreisi, tikai eju uz priekšu. Un skatītāji ir tie vērotāji, kas man vēro no malas. Un tas ir pats galvenais. Jo, ja tu skatīsies apkārt, tu novērsīsies no galvenā ceļa, un tev arī nekas tur beigās neiznāks. Tikai tā plātīsies, tā. Kas te tur priekšā? Tā. Tāpēc es eju un daru. Es turpināšu strādāt un pilnveidoties, kamēr man iznāks. Es citam savā dzīvē neredzu nekādu jēgu. Jo katram ir savs aicinājums uzskat dzīvē un nevar darīt kaut ko citu, jo tas man nepatiks dzīvē, to es skaidri zinu.